Sveiki! Te Līvas ciema apskats. Kā jau katru gadu Līvas ciemā šoreiz daudz tirgotāju, dejotāju, laiks saulains. Kā jau jūs redzat, šoreiz tirgotāji bija arī pie koncerta zāles tajā laukumā Papla un vēl kā vienmēr promenādē. Gar abām malām dažādi darinājumi, un viņi arī šoreiz, ka viņi bija šeit, bet kas diez tirgojās, nebija iespējams pabūt visās vietās, jo viņi, kad ir šeit, notiek pasākums, ja tai dienā saliek vairākas pasākums vienā reizē, tad tu nevari pabūt visos uzreiz, tev jāizvēlas, kurā tu esi, un tajā tev arī iet, jo tu nevari sadalīties vairākās daļās un būt visās vietās vienlaicīgi, jo tas organizatoriem ir mīnus, ka vienā dienā plaši daudzus pasākumus paliek. Bieži tā nav bijis, bet ir tādi gadījumi. Šogad ar tāds bija no gadījumiem. Šeit jūs varat apskatīt un redzat dažādas atrakcijas, kafejnīcas un visādas citas, kas ir saistītas. Aktivitātes visādas, te no lauksētas sienas salikts, siena, ballīts salikts, šeit ir maize, šeit bija, maize varēja nogaršot dažādu tipu. Īsti cept, kas ir krāsnīs maize cepts. Tie tirgotāji jau parasti dublējas visos pasākumos. Viņi laikam pa visu Latviju braukā, kur ir kāds festivāls, viņi tirgojas. Un tāpēc viņi vienmēr ir visos redzēti, viņi ir bijuši, ko ir izdomāts, kā pagatavot ēdienu uz uguns, varbūt uz ugunskura pagatavot. Šeit kvasus un kovreji, un šeit ir maizes. Tāds stends vidū bija, kur no visām pusēm dažādi cept maizi, citai tādi garši, citai tādi, kā nu kurš iemācījies cept no saviem, no receptēm, no pašiem, kā nu kuram tie likteņi ir savijušies un viņi nonākuši pie maizes cepšanas, receptēm, gatavošanu, savu biznesu. Un lielākoties viņi cep rūdzmaizi. Baltu maizi jau viņi mazāk, es esmu ievērojis, ka cept jau cep, bet mazāk tecēšu ved uz nākamajiem, kas atrodas promenādē. Visi te dejošanas, kas notika uz skatu, dažādu tautu dejas. Un tas arī šīs tautu dejas dominē vairākos pasākumos, arī citos. Un ja viņas piesātinātu vēl vairākos pasākumos būtu tautu dejas, tad jau tas būtu pār daudz, jo jau daudzos pasākumos viņi atkārtojas. Jo dejas ir vien un tās pašas bišķiņi pamainās, bet tie ritmi ir līdzīgi. Te ir interesanti darinājumi no dzelzs. Un te arī cilvēki priekšā, es nevarēju pafilmēt tik labi. Te ir izdomāts
labi ideja kā bada pankūks, ja kāds arī laukos no vecām plītēm paņem to bada pankūku pannu, iemetim tur un tāds un malku saliekumus cep laukā vasarā. Pankūks ēst izcepts uz uguni, lieliski ideja. Tur bija uztaisīts, kad piedāvām nogaršot bada pankūks cepts uz atklāts uguns ēdināšanu. Šeit uz skatuves bija dziedātāji, tauta, folklors un tam līdzīgs dejotāji. Viņi piedāvāja te tikai neliels ieskats, viņi jau tur skandēja visi te skats. Te rekuri vienmēr šitajā vietā ir pie galdiņu un lāčplēš tās telts, tas viss atkārtojas. Un tieši tie paši galdiņi jau iepriekšējos gadus, tas viss ir tieši tāpat bijis, kā te jūs redzat šogad. Un tās telts arī un daudz tirgotāji varbūt jauni, bet daudz arī ir vecie, kas ir gan citos redzēt pasākumos, gan gada tirgos, gan pie Kurzemes citreiz ir visādi tirdziņi un ziemā, tur ir Ziemassvētki un daudz viņi arī tur ir redzēti. Ja tā pavērot, tad jau viņi gandrīz no galvas varētu iegaumēt. Viņiem vajag, ja viņi izveidot veikalu vienā lielā ēkā, īrēt visu ēku pa daļām, tad viņiem nevajadzētu gadu tirgos sēdēt, bet viņi varētu tirgoties visu vienvietu un cilvēki, kas gribētu, varētu iet iepirkties. Un viņiem nebūtu jābrauc pa gada tirgiem, jo ziemā jau reti kur kādos gada tirgos. Un te jūs varat apskatīt cilvēkus, cik daudz bija, paskatīties uz dejām, te cits iemalko ēdienu un cits dzeramos, kas no kuram iet, kas no kuram garšo, te ir tautdejas, dažne dažādas, bet kā jau es minēju, daudz viņas man vismaz izskatās līdzīgas, īpaši tur nekas tāds nemainās. Tādas viņas bija pirms gadu, pirms 10, un šobrīd arī viņas tādas ir, bet kam patīk, un tas var paskatīt, kādas idejas, kādas soļi, kādas tie dējumi. Tie arī daudz, tāpēc, ka citādi, kas tur braukt uz dziesmu un dejas svētkiem, ja viņi būtu mazāk, tā kā viņi ir ļoti daudz, tad, kas apbrauc, tāpēc tur dienām, ka ir tie deju un dziesmu svētki, tāpēc tur ir jūrām tie dejotāji un dziedātāji. Ja nebūtu tik daudz to visādi dejotāji, tad jau nebūtu, kas tur brauc. Tāpēc, ka uzstājas arī pilns un arī bērnu dejotāji, bērnu dārzā un sākuma skola un vēl cita ar pilns. Un nav jau arī datu, vai viņi pēc tam visi dejo, ar ka viņi izaug lielāk. Vai tas nav vecāku tāds spiediens, iet daudz dejās, lai kaut ko darītu, bet varbūt citam bērnam nemaz nepatīk. Un šiet, kad uzspiež, ka tur jāiet, tā arī varētu gadīties, citam varbūt patīk, un viņš iet. Nu, visādi ir gadījumi.
tāpēc to jau pats katrs zina, kas tur ir iesaistīts un ir ap to lietu zināms viss, tāpēc varat skatīties, kāds ir tautdejs, un neaizmirstiet abonēt kanālu YouTube. Ja jūs nezinājāt, apakšā ir spiest abonēt. Tad, ja jūs esat reģistrējies YouTube, tad jūs varat nospiest abonēt. Un tā jūs nepalaidīsiet garām kāds cits video, jo jūs jau nezināt, ja nesat abonējuši, un ja kādam interesē, kad iznāk nākamais video, jo kad iznāk nākamais video, jūs varbūt palaižat garām. Te, kad es esmu pareklamējies, kaut kur ielikt, tad skatījumi ir, bet, kad nereklamē, skatījumi galīgi maz. Tā kā cilvēkiem neinteresēt